Neredz ne gala, ne malas tam ganāmpulkam. Nakti pārlaidu šeit Lāča migā. Benzīna tanks ir, bet benzīna nav. Jābrauc uz citu. Atceros, braucām pa Somiju, tur viena diena ceļā, mocim vakarā uzpildies 40 pāri eiro. Vajadzēja, lai uzpildītos. Šeit vakar visu dienu braucu, man vajadzēja 11 dolārus. Labi, atsakot, plančiks ir, tu pagriezīšu. Mēs esam te benzīntankā tādā kaut kādā. Gulēšana bija šeit, un tad tagad braukt Montāna, uz Montānu, Reku Montānas robeža jau ir. Te tā pagrozīties un tā. Un tad, kad būšu te, idejiski vajadzētu izdomāt kaut kur braukt uz viņu galvaspilsētu Billings vai uz to Red Lodge. Tas jau tā kā pie ieejas Yellowstone'ā. Brauksim atpakaļ, paskatīsimies, vai kauboji vēl dzen pāri, bet tas bars bija ļoti liels. Varētu būt, ka viņi vēl dzen tos lopus pār ceļam. Forši pastīties cilvēkus no viduslaikiem darbībā. Ar viduslaiku tehnoloģijām. Cilvēki ļoti moderni būtībā. Nu jā, šādi kaut kā 30 km šorīt jau kalnu dubļiem tāda migliņa krīt. Respektīvi, plančiks bija pabeigt Vajomingu, iebraukt Montānā. Un par Vajomingu var teikt, ceļi, grantenes, tādas viņiem izpratne negluži, virāžas nepareizas un akmentiņi, mīlviņa akmentiņi ceļiem un ļoti daudz ir eļas dēlis, jo vējains te ir, respektīvi salīdzinot ar Colorado, kur bija ideāli grantenis, tas ir tāds New Meksikas līmenis. Jā, daba, dievīgi no prērijām, kur, es domāju, reti, kur no mums ir tā bijis prērijās, tas ir arī, jā, kaut kas, tas ir kā tuksnesis, bet viss tādā zālē, tādu, ne krūmos, tādi mazi tie pudurīši tādi. Un tad uzreiz nākamā nosacītā līkuma kalni ar egļu mežiem, un pie Colorado bija apses kaudžu kaudzēm, tad šeit ir egles, jo viss augstāk, visa darbība noris no 2 līdz 3,3 km augstumā. Lūk, cilvēki, pamatā 3 kategorijas. Tātad
mednieki, makšķernieki, kuriem ir viss, lai medītu un makšķerētu, un kuri pamatā arī dzīvo tajos lielajos volmobīļos. Tad ir redneki, un tādi riktīgi iezīmieši, riktīgi kolboji, kaut kādi fermeri un visi tie, kas apkalpos un visi tos ganāmpulkus, jā, pamat dzīvnieki šeit ir melni govs, viņi ir mežā, viņi ir prērijā, viņi ir pļavās, viņi ir visur ceļiem, tur ir mājām, vandās, tā lielā melnā govs, ko mēs šorīt redzējām, jā. Un trešie ir tie, kas ārdās, tie, braucās, tā kā atpūsties, jā, un tad ārdās ar tiem nosacītajiem mazajiem bagījiem. Jēzus, kā es to tagad pabraukšu, plašs pīkums. Ok. Tad tiem atkal ir viss, lai ārdītos. Pilnīgi visas pieaugušo rotaļlietas. Jā, tad viņi kaut kā tā, ko es vēl par Vajamīgu varētu pateikt. Viena no labākiem dabas skatiem, kāds esmu redzējis. Jā, pilsēta, tā kā nebija, un tās, ka ir daži ciemi 400 iedzīvotājiem, tie bija tādi, jā, pamatā labi uzturēti, vecās ēkas. Nevienu neģeri neredzēju. Daudz aziātu, kurš nevar saprast, viņi ir tie indiāņi vietējie vai kaut kādi ķīnieši. Jā. Pamatā baltie redneki vīrieši. Es pagriezīšu uz otru pusi. Jēziņ. Tas jābrauc tagad. Kur es pamanīju gribas? Šit ļoti piepārēju. Jau. Tie visi ir forši kārtīgi. Ne kārtīgi dublīši mūsu izpratnē ir tādi slideni. Jāteikt, tur vējā, jā. Tā kalna es tikšu lejā, ja ne savādāk, tad pa dubļiem noslīdēšu viņu. Labi, ka te ceļš netālāk, kā asfalts tā. Jā, vakar tātad, ko es redzēju, tas bija, kur es teicu, paskatīšos vakarā, kad tas pa dzīvnieku pār ceļam pārskrēja, tad ļoti slaidās tādā lecienā pāri. Šip un nebija. Tā bija, angliski tas ir mountain lion, kalnu lauva, jeb puma, viens no vārdiem. Pumu, vienvārds sakot, es redzēju. Man liekas, nē, gluži pieaugušo vispār nevarot redzēt praktiski nekur nekad. Jo bildītais bija tāds, pēc skatījos bildītas vakarā, tad tas tāds bišķi alvaināks un trupnāks radījums. Nu, varbūt šitais viss tiepies savā lecienā pār ceļam, un tāpēc man likās, ka viņš mazāks un netik drūknis. Jā, bet es esmu tāds privileģēts no kārtā, pumu dzīvē redzējis. Ļoti skaists, liels kaķis. Nu jā, labi, ka viņš nav kā lācis, kas ēd visu, vai končas un tūri. Viņi tikai gaļa interesē. Tas tā kā mierina. Nu, tur arī asfalts. Ir vīlamāji. Tikai uz augšu. Tā pildoties pēc kaut kādas zemākas vietas. Pēc siltums skatos, galvas tā 25 grādi. Saulīte. Ja pagājušā braucienā reizi lietu pat neredzēju, man bija līdz visas lietu drēbes. Ja šoreiz nav praktiski dienas, kad es nesalītu vai kaut kas tāds.
nebūtu. Pūliet uz drēvi man īsti nav. Nu, var iztikt. Ir jau veseli +7 grādi. Nav jau tā, ka gāž Aumaņā. Jā, un sniegu arī redz tikai tur tālumā, ne, un viņš ir uz ceļu. Normально, normально. Yellowstonā gan esot jau sniegs un nulīte. Nu, piebrauksim paskatīt. Tad atstājies lietus, jo haidī. Vajominga tu vari beigties vienkārši šitie kalni vienu reizi. Iestāties bišķi uz zemāk, kādu kilometru. Riepa. Tādā. Augšā mums būs jātiek tur uz to kalnu, tur taisnīgi. Redzējis lietas, 3 gabali. Es tur viņi ir. How are you doing? Well, yourself. I'm on stock tires. Are you? Yeah, we'll see how they are. You do very well then. We'll see. Yeah. We'll kill them. Yeah. Try to kill. Name's Travis. Roland. Roland, nice to meet you. Mark. You want me to take your picture? Yeah. Are you going through right here? Where do you go? Yeah. You go through the fence? You're there. Right. Well, be safe. Sure, you too. Thank you. Pirmiņi nožāvos, novilku ķiveri, mugursomu, lēnām piecēlu mocīti, izbraucu no tām šausmām. Tagad eju pakaļ ķiverei un mugursomai. Tas viss izskatās šādīgi. Pirmiņi virsētis brauca garām Krovu indiāņu rezervācija. Šī ir, tam bija dubultās aizmugurējās riepas, pārvērtušās par vienu pirmās Ormulas riepu. Kaut ko tādu es nebiju redzējis. Vienmēr sakot, pilnīgi uz līdzenas vietas nožāvos. Vajadzēja maukt ratā. You are a ranger. Yeah. Of what reservation is that? Bison Ranger.
Yeah, but Crow Indians? Yeah, Crow Indian. Crow, you call yourself Crow Indians. How many are you here? A lot. We got the biggest reservation Really? in the United States. Wow, didn't know. Pamests sēdošā buļļa indiāņu virsēša muzejs. Vienlaicīgi arī nezināmā kareivja kaps. Vispār šajā reģionā pilns ar kaujas vietām, francūži pret angļiem, visi pret indiāņiem. Jā, kaut kāda Bighorn kauja sākās šeit. Ko jāsāk būvēt? Telts atkal. Nosacīta kempinga vieta. Nevar saprast, ir atļauts vai nav vienā pusē, tā kā rakstīts, ka nedrīkst pa nakti. Pie ieejas tā kā kaut kas savādāks. Nu, būs šitā. Ar labu nakti. Īstenībā tagad jāieraksta. Citādi ierakstīšu no rīta, tad būšu aizmirst šodienas notikumus. Tā kā jā, rītu sāku Bear Lodge, tanī augšā Vajomingā dārgajā viesnīcā, kur ir pilna ar lāču bildītēm. Un tad braucu uz augšu līdz robežai ar Montānu. Tur sākās kārtīgi kalni un lieti un dubļi. Tur tā kā iestrēgu uz kaut kādu mirkli, tiku tomēr tanī Montānā, tur pa ceļam satiku 3 braucējus, kuri griez atpakaļ. Viņi teica, tu ko brauks uz iekšā Montānā, tanī Crow indiāņu rezervātā, aiz šī žoga brauks. Es teicu, jā, man tas trīpa. Iebraucu, tur sākās sarkanais māls, slapš, lietus lie, un tur es nokritu. Tad man vajadzēja ilgāk laiciņā atpūsties, un tad mani atrada tāds rangers indiāns. Arī bija ļoti sašats sākumā, kaut te pa Crow indiāņu zemi. Vazājas, kas tu tāds esi, ko tev vajag, bet tur tā sarunājāmies, izrunājāmies. Un tad, tomēr tālāk es nebraucu uz to Fortu Smitu pēc tam, bet pa Granteni pēc 30 kilometriem bija asfalts un garām Billingsai. Tomēr sanāca tā kā apli nobraukt. Billings stūrīti redzēju. Zinu, ka tur nav nekas tā kā priekš manīm baigi interesants. Un tagad es ceļā uz Yellowstone īsi pirms Red Lodge, kas ir skaista pilsētiņa, un pēc tam būs kaut kāds viens no skaistākajiem ceļu posmiņiem. Asfaltēts, bet ļoti smuks. Viss ies augšā 3,5 km. Būs ļoti salīdzinoši augstāks. Tagad ir +17 grādi, ļoti jauks vakars. Ceru, ka neviens no tās upes, man te upe šalts laukā nelīdīs naktī, un no ielas arī neviens haiveņš te iet garām. Jā, tāds pilnīgi tukšs. Ne ta kempings, ne ta zvejošanas piknika vieta, kaut kas tāds. Būvēja telti atkal.